aicināšu tehnisko ortopēdi no Protez Hub Ukrainā ar prezentāciju stratēģija un aktuālās attīstības tendences ortozēšanas un protezēšanas nozarē Olena Cimbaļuk. Мене звати Олена Цимбалюк. Labdien, mani sauc Olēna Cimbaļuk. Esmu nevalstiskas organizācijas Protez Hub darbinieciene, un es pastāstu par to, kā attīstījās protezēšana Ukrainā vēl vairāk nekā 10 gadus, sākot no 2015. gada, kad mēs pirmo reizi ieraudzījām, kā sabiedrībā, kā mēs saskaramies ar tādu izaicinājumu, kad 14. gadā no kara laukā nonāca pirmie jaunie puiši un meitenes ar traumatiskām, ar augšējo un apakšējo ekstremitāšu amputācijām. Ļoti grūti 10 gadu pieredzi izstāstīt 10 minūtēs, 15, bet es mēģināšu, un es centīšos pastāstīt par visu šo attīstības procesu, par panākumiem, par izaicinājumiem, pie kuriem mums vēl ir jāstrādā, un arī kādus izaicinājumus mēs redzam šobrīd un kam nepieciešama attīstība, un es ceru, ka mūsu pieredze arī jums būs interesanta un vērtīga. Vispirms es gribētu pastāstīt, kā Protez Hub ir neatkarīga iniciatīva, kurai nav savu uzņēmumu, protezēšanas uzņēmumu. Tā ir iniciatīva, kuru mēs kopā ar savu komandu nodarbojamies ar tieši protezīstu un ortozīstu attīstību un paralēli iesaistām mūsu mācībām speciālistus no dažādām jomām, veicinot tādu starpdisciplināru komandu, jo mēs zinām, ka rehabilitācijas panākumi atkarīgi no kopīgiem komandas darbiem pacientu labāk, lai pacients atgrieztos atpakaļ sabiedrībā. Kā jau minēja viens no mūsu iepriekšējiem runātājiem, kā galvenais mērķis ir, ņemot vērā, ka mums ir ierobežoti resursi un cilvēku resursi tā skaitā, tad mērķis nodrošināt pacientu atgriešanos sabiedrībā, lai viņi būtu aktīvi un lai viņi varētu strādāt, nevis sēdēt mājās. Kā es jau minēju, viss ir sācies 2014. gadā, kad Krievija uzbruka Ukrainai. Mums parādījušies pirmie ievainotie karavīri, pirmie aizstāvji kara hospitaļos ar augšējo apakšējo ekstremitāšu amputācijām. Diemžēl tajā laikā mūsu sabiedrībā par protezēšanas tēmai nebija veltīta pienākamā uzmanība, kā tas notiek tagad, piemēram, un tajā laikā valsts finansējums bija piešķirs tikai $1000 robežās, lai nodrošinātu, tas ir tieši atbilstoši 2014. gadam, lai nodrošinātu tieši protezēšanas komponents un lai strādātu ar protezēšanu. Tie, kas strādā ar protezēšanu, paši saprast, ka par šo naudu, par 14. gadā, kvalitatīvi protezēt cilvēkus bija neiespējami. Un mūsu direktore Antonina Punkāna savākusi komandu un vērsusies. Viņi sākuši meklēt, kurš varētu citās valstis, kur vairāk attīstīta protezēšana, varētu palīdzēt Ukrainai tieši kompensēt šo trūkumu un parādīt, kādas tehnoloģijas, protezēšanas tehnoloģijas eksistē, lai mēs varētu nodrošināt jauno cilvēku vajadzības un nodrošināt arī turpmāk nodrošināt viņam kvalitatīvo dzīvi. Un atsaucas visvairāk ASV. Viņi bija attīstīta protezēšana, tieši karavīru protezēšana, tieši kam nebija ekstremitāšu, kas zaudēja ekstremitātes Afgāna un citas karos.
Un Džon Bazders ar savu NVO organizāciju toreiz viņš vadīja amerikāņu ASPO filiāli. Viņš piekrīta atbraukt uz Ukrainu, un toreiz pirmo reizi, kad vēl tas nebija trends, amerikāņi atbraukuši ne tikai protezētāji, kas protezē augšējais, apakšējais, bet viņi bija atveduši arī fizioterapeitus un ergoterapeitus un parādīja, ka bez kopīgā darbā, kad kopā strādā gan fizioterapeiti, gan ergoterapeiti, nav iespējams kvalitatīvs protezēšanas rezultāts. Kopš tiem laikiem līdz pilna mēroga kara sākumam mēs regulāri strādājam un veidojam pieredžu apmaiņas pasākumus starp Ukrainas speciālistiem un ārzemju speciālistiem. Pie mums brauc speciālisti no ASV, no Lielbritānijas, no Austrālijas, no Zviedrijas, no Vācijas, un kopā mēs dalījāmies pieredze, kurā laikā mēs radījām dažādus mūsdienu materiālus, kurus var izmantot protezēšanā, kādi komponenti protezēšanai pastāv, kādi ir dizaini dažādiem tehniskiem līdzekļiem. Un vissvarīgākais, ko mēs radījām, kā saka protezistika, visi protezēšanas uzņēmumi izskatās vienādi, viņi ražo vienu un to pašu aprīkojumu, bet svarīgākais tas, kādi speciālisti strādā ar šo aprīkojumu. Mēs ar savu piemēru radījām, kā kvalitatīva protezēšana ir iespējama arī Ukrainā. Un mēs ieraudzījām to, mēs saskaramies ar to, ka paralēli ir nepietiekami organizēt tikai meistarklases un mobilizēt tikai speciālistus, bet paralēli ir nepieciešams attīstīt arī likumdošanu, kas darbojas Ukrainā, un kopā ar sociālas politikas ministriju mēs strādājam ar grozījumu ieviešanu un arī pie normatīvu dokumentu izstrādes, kas ļautu gan finansēt, gan arī nodrošināt un kontrolēt protezēšanas uzņēmumu darbu. Протягом цих років були розроблені законодавчі акти. Šī laikā bija izstrādāties likumdošanas akti, kas ļautu izmantot dažādas protēzes, gan mehāniskas protēzes, gan neelektriskas protēzes. Mēs izstrādājām likumdošanas aktus un arī veicinājām protezistu līmeņa paaugstināšanu, lai viņi varētu veikt protezēšanu arī izmantojot sportiskas protēzes, lai kā arī attīstījām un radījām, cik svarīgi, lai būtu multidisciplināras komandas. Un varbūt tas arī bija tas lūzamā kungs, kad izstrādāja likumu par rehabilitāciju un arī likumdošanas līmeni nostiprinājās tādu komandu darbs. Un kad iestājās, kad tieši sākas 22. gadā pilnamēroga karš, kad Krievija uzbruka Ukrainai, mūsu sistēma jau bija gatava. Un kā jūs jau varētu redzēt, sistēmā nebija kolapsi. Un vienīga problēma, kas bija, tas ir tas, kā nākas nedaudz pārveidot tieši loģistikas komponentu un materiālu loģistikas ceļus vajadzēja mainīt, jo loģistika bija pārtraukta, ļoti daudzi baidījās braukt uz Ukrainu, un piegādes termiņi arī toreiz mainījās. Atbilstoši statistikai, kuru mēs esam saņēmuši no Ukrainas Nacionāla veselības dienesta, atbilstoši 25. gadā datiem Ukrainā bija
Ukrainā bija Приблизно reģistrēti 20 apmēram 20 пацієнтів tūkstoši pacienti ar augšējo un apakšējo ekstremitāšu 20 тисяч amputācijām. ампутацій. Я Tad оговорюся es atvainojot, англійською. spīkere teica, ka nevis pacienti, bet 20 tūkstoši amputāciju gadījumi. Bet Скажімо так, не тільки військові, tas а tie nav також tikai пенсіонери, karavīri, tie arī ir civili iedzīvotāji. Šajā також statistikā nāk ампутації, arī які були отримані iekļauj arī amputācijas, kas bija slimību dēļ, kas tik un tā, protams, ir Ukrainā Але, звичайно ж, neatkarīgi no kara, bet, protams, ka lielākā daļa ir amputācijas kara darbības dēļ, kas ir no mīnu un sprādzienu traumām. Un vidējais laiks, kura laika mūsu pacienti saņem protēzi no 1,5 līdz 3 mēnešiem. Mēs sākam 3 vidēji, jo mums ir ļoti daudz pacientu, kuriem ir dubultotas amputācijas vai pat 3 amputācijas vienlaikus. Un tādēļ šis gaidīšanas laiks ne tādēļ, ka nav protezēšanas komponentu vai materiālu, bet tādēļ, ka sarežģīti pacienti un viņiem ir nepieciešams ilgāks laiks pirms protēzes rehabilitācijai. Un Ukrainā tagad strādā plus 100 protēžu klīniku un uzņēmumu. Mēs uzskatām, ka tas ir par daudz, un tādēļ, ka viņi atverās aktīvi diezgan. Tādēļ, ka mums ir ļoti labi saskaņota sistēma, kas veic tieši atlīdzību par protezēšanu. Ņemot vērā, ka mums protezēšana pilnībā pēc valsts programmas. Un, diemžēl, šādi uzņēmumi ne tikai Ukrainas uzņēmumi, bet arī ārzemju, kas ienāk mūsu tirgu, viņi redz tajā izdevību, un viņi mēģina pelnīt naudu, un ļoti bieži viņiem nav kvalificēts personāls. 95% no visiem protezēšanas uzņēmumiem, tomēr no 95% no tiem, kam nepieciešama protezēšana, izlabo spīkere. Tikai 5% tiek protezēti ar labdarības fondu starpniecību. Vidējais skaitlis, tad vērtība, lai protezētu vienu ekstremitāti, apmēram $100,000, un tas ir par daudz. Un jau kolēģi pirms tam runāja par šo tēmu, kā diemžēl ļoti bieži protezēšanas komponentus piemeklē atbilstoši, un pacienti vēlas komponentus protezēšanas pēc principā, jo dārgāk, jo labāk, bet nevis to, kāda funkcionalitāte vienam vai citai protēzei, un vai tieši šāda protēze ir nepieciešama pacientam. Varbūt funkcionalitāte nodrošina pat tādu funkcionalitāti var nodrošināt lētāka protēze un vairāk piemērotāka protēze. Bet atbilstoši pētījumam, kuru mēs veicam pagājušajā gadā un šogad mēs vēlamies arī atkārtot, mēs pētām Kijevas un Čerņikivas apgabalā aptaujas veicam, pacientu aptaujas veicam par viņu apmierinātību ar protezēšanas kvalitāti un vai viņi izmanto protēzes vai ne. Un 90% no respondentiem atbildējuši, ka viņi ir apmierināti ar protezēšanu un mēs uzskatām, ka tas ir labs radītājs. Es gribētu piebilst, ņemot, ka es solīju, ka es runāšu gan par labu, gan par slikto, par sarežģījumiem.
Es gribētu uzsvērt, ka tie 90% viņi ļoti bieži tiek sasniegti ar tādu mēģinājumu un kļūdu pieeju. Tad ar kļūdām, kad ir pacients pēc amputācijas nonāk slimnīcā un atbilstoši Ukrainas likumdošanai pacients var pats izvēlēties protezistu, kas viņu protezēs. Un ļoti bieži, ņemot vērā, kā mēs tagad dzīvojam mārketinga laikā, pacienti viņi uzskata, ka jo spilgtākā bilde, reklāmas bilde, jo labāks šīs protezis ir, tas arī vienāds kvalitāte, bet neviens nestāsta, kad ir dažādas amputācijas, kad parāda dažādi gadījumi, katram ir sava specifika, un, lai tiešām staigātu, pacientam nepieciešami bija mēneši. Tas nav tikai pacientam darbs, bet arī strādāja veselā komanda, kas ar viņu strādāja mēnešiem ilgi, lai viņš uzsāktu savu gaitu, lai viņš sāktu staigāt. Un tad pacienti ļoti bieži iespējams, ka viņam ir pavērsies, un tad viņš ir nonācis godprātīgā uzņēmumā, kas tiešām labi protezēja, bet, ja gadījumā pirmais mēģinājums bija slikts, tad pacients meklē jau to uzņēmumu, kas varēs kvalitatīvi veikt protezēšanu. Tādēļ šajos 90% galu arī sanāk. Bet jautājums, vai tas ir ar pirmo piegājienu vai ar otru, un cik laikā viņš ir izterējis, jo no pusotra mēneša līdz 3, un rehabilitācija un atgriešanai pie normālas dzīves, vai varētu būt dēļ tā, kā viņš vai viņam bija vairākos uzņēmumos, šāda rehabilitācija varētu ilgt līdz gadam. Ko mēs darām, lai labotu šo situāciju? Galvenais mērķis, mūsu organizācija mērķis un mūsu kopienas mērķis ir, un arī dažādas organizācijas, kas apvieno pacientus, gan arī terapeitu organizācijas. Piemēram, nesen pagājušajā nedēļā mēs oficiāli izveidojam vadošo protezēšanās uzņēmumu asociāciju. Visas tās organizācijas tiešām pārdzīvo par kvalitatīvo protezēšanu. Mēs visu laiku organizējam konsultācijas tiešsaistē pacientiem. Mums karstā līnijā strādā karavīrs, aizstāvis, kurš zaudēja 2 ekstremitātes, augšēju un apakšēju, kā arī zaudēja savu redzi dēļ drona trieciena. Un viņš ir izgājis ceļu, protezēšanas ceļu un rehabilitācijas ceļu, gan kā pacients ar amputācijām, gan arī izgāja rehabilitācijas ceļu kā pacients, kurš slikti redz, un viņš varētu konsultēt citus pacientus līmenī vienlīdzīgam. Un tādēļ mēs tādā veidā pamanām arī citus karavīrus ar amputācijām, kuri arī varētu dalīties ar saviem brāļiem un civiliedzīvotājiem ar amputācijām par šīm grūtībām un par šīm iespējām, kuras sniedz valsts protezēšanai, lai šādiem pacientiem nebūtu kļūdu un viņi veiktu savu izvēli apzināti. Arī es gribētu pateikt, ka protezēšana ir ļoti sarežģīta tēma, un atkarībā no tā, cik sarežģīta amputācija un vai tā ir amputācija ar
divām ekstremitātēm vai augšējā un apakšējā amputācija, kur ir sarežģījumi ar plecu locītāvām, vai tur vēl kaut kādi sarežģīti gadījumi, vai ir redzes traucējumi. Ļoti daudz faktoru ietekmē uz to, ka vispār ir iespējama protezēšana vai fizioloģiski ir iespējams izmantot protēzi. Dažiem pacientiem ir gadījumi, kad pacienti ar dubultotām amputācijām, piemēram, kad ir saglabāts plecs locītavas, ir tādi, kas atteicās no protēžu izmantošanas. Viņi paši tiek galā ar sadzīviskām lietām arī bez protezēm. Un, kā jau teica kolēģi agrāk, protezēšanas kvalitāte un veiksme no vienas puses ir kopīgs darbs komandai, no otras puses arī ļoti individuāls process, uz kuru ietekmē dažādi faktori. Bet, lai tomēr attīstītu kvalitatīvu protezēšanu, mēs organizējam apmācības protezistiem, ortopedistiem un arī mūsu disciplināras komandas locekļiem gan tiešsaistē, gan Latvijā. Prezentācijas beigās būs arī linki, kuros jūs varat ieskatīties, reģistrēties, video kursus var apskatīt, kurus mēs piedāvājam speciālistiem, gan komandu, gan protezistiem. Kā arī mēs tiešsaistes maratonus organizējam, konferences, lai dalītos pieredzē. Pievienojieties, lūdzu. Un arī nodarbojamies ar normatīvas bāzes attīstību. Pateicoties mūsu iniciatīvai kopā ar protezistiem, ortezistiem, mēs īstenojam 4 standārtus. Un tika uzsākta tieši valsts līmenī profesijas standarts protezistiem, jo tā kā citās Eiropas valstīs, gan ASV, nepieļautu ar laiku pie darba ar pacientiem tos speciālistos, kuriem nav akadēmiskās izglītības un kuriem nav protezēšanas pieredzes. Kā arī pagājušajā gadā, pirms 2 gadiem, viņi pieņēma ortezista, protezista standartu, un pagājušajā gadā viņi arī profesijas tehniķas protezistas profesijas standarta. Un atbilstoši viņu likumdošanai, Ukrainas ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka sākot no 29. gada neviens speciālists protezists, kuram nebūs oficiālā diploms, tad viņi nevarēs strādāt ar pacientiem. Щось от презентацію клікнула не туди. Kaut kas ar prezentāciju. Також ми постійно... Viņi visu laiku arī šeit vajadzēja video būt, bet Також ми постійно впроваджуємо... visu laiku īsteno arī jaunas tehnoloģijas, sākot no 2002. gada. Un viņi arī mācīja protezēšanu, izmantojot direct sorting pieeju. Також ми запровадили так звані стабіці. Viņi arī īstenoja stabis, tās ir tādas īsas protēzes, kuras tagad jau ir ikdienas lieta, bet agrāk mums tādas nebija. Підприємства, які працюють з пацієнтами з подвійною ампутацією нижніх кінцівок вище коліна, застосовують цю технологію. І я попрошу включити Un tagad mums demonstrēs video, īsu video.
Це моя помилка, що не перевірила перед початком презентації. Але ви можете бачити Nav pārbaudījusi, vai video strādā spīkeri, було, bet šajā video viņa gribēja як parādīt, kā наше підприємство viņu якої uzņēmumi складності виконують īsteno protezēšanu dažādas sarežģītības pakāpēs, un viņi gribēja parādīt, kā atbilstoši 15. gadā datiem protezēja visvairāk ārzemēs, bet šodien dažādas vadošie protezēšanas uzņēmumi, viņi jau strādā Ukrainā un izgatavo ļoti kvalitatīvas protēzes, un izaicinājumi, ar kuriem viņi tagad saskarās, ir tas, ka viņiem ir ļoti daudz pacientu ar divu ekstremitāšu amputācijām un ļoti daudz pacientu, kuriem ir nepieciešama ortēze, un atbilstoši 25. 26. gada datiem viņi nodarbojas ar kvalifikācijas celšanu un demonstrēja dažādas pieejas, kā var protezēt pacientus ar abu augšējiem ekstremitāšu amputācijām, gan arī ar abu apakšēju ekstremitāšu amputācijām. Un arī attīstīs ortezēšanu, jo tas esot sarežģītāks nekā protezēšana. Atbilstoši šodien viņi strādā pēc programmām dažādam, kā viņa uzsver, kā 4 medicīnisko universitāšu ir arī veselas programmas jaunas, kas ir veltītas protezēšanai, ortezēšanai, un kā arī sadarbojas ar ārzemju universitātēm, kur ir katedras, protezēšanas katedras. Viņi strādā lai arī maģistra programma tiktu izstrādāta, kuru visu laiku ir jālabo un jāpapildina, jo protezēšana arī attīstās ļoti ātri. Kā arī, kā jau kolēģi minēja, ka tika izstrādāts standarts, nacionālais standarts pieaugušiem un bērniem, kuriem ir nepieciešama protezēšana, bet tagad viņi arī strādā pie tā, lai organizētu izglītības sesijas speciālistiem, stāstīt, par ko šis standarts, kā to pielietot, kā testus dažādus pielietot, lai zinātu aktivitātes līmeni, kā arī strādā pie tā, protezēšanas uzņēmumi un viņu darbs atbilstu īstenotajiem standārtiem, tiktu kontrolēts arī šis visi no valsts puses, lai nepieļautu nekvalitatīvu darbu ar pacientiem. Jūs varētu noskanēt QR kodus, un jūs redzēsiet linkus gan uz normatīviem aktiem, kurus Ukrainā izmanto, gan arī mūsu tiešsaistes meistarklasēm. Un tad jūs reģistrēties, jums nāks ielūgumi, un mēs ļoti aicinām arī Latvijas kolēģus, jo, teiksim, tā Ukrainā mēs jūs neredzam, bet, ja jūs ne tikai aicināsiet mūsu pacientus, bet arī paši brauksiet pie mums uz Ukrainu, ticiet man, tā būs tādā sastāvpēji izdevīga pieredzes apmaiņa. Un mums ir jābūt gataviem visam, jo mums ir viens kopīgs ienaidnieks, un paldies visiem par to palīdzību, kuru jūs dodat, un ceru, ka mūsu pieredze būs vērtīga arī jums.